Un tātad es šodien šeit pārstāvu Zīmola fondu. Mani sauc Laila Baumane. Un Zīmola fonds ir organizācija, kura juridiski sāka strādāt 2011. gada pavasarī, bet faktiski tā ideja par šādas organizācijas un šādas darbības veida nepieciešamību, es domāju, radās stipri agrāk četru sieviešu galvās. Viena no tām ir Inese Petersone, kur te var ātri izlasīt par viņas pieredzi. Nākamā ir es, Laila Baumane, ar dažādu pieredzi. Nerakstīsim gari. Trešā ir Vanda Daugsta un ceturtā ir Daina Vītoliņa. Mēs faktiski ar šīm idejām, ja tā var teikt, nesājāmies apkārt jau kādu laiku iepriekš. Un nākamais teikums būs jau pirmā tāda tā kā paldies muzejiem, jo faktiski muzeju kolēģi bija tie, kas mūs saveda kopā, vienu ar otru iepazīstināja un ieteica devis tagad katrai atsevišķi veidot vai kaut kādās mazās grupās veidot šo te ideju par muzeja veikaliem, par muzeja suvenīriem, par dāvanām ar muzeja darbiem. Bet apvienoties, ko mēs arī ņēmām un izdarījām. Un faktiski ļoti veiksmīgi, es teiktu, tāpēc, ka izrādījās, kā jau tagad 2 gadu laikā ir izrādījies, tas ir diezgan sarežģīts un ķēpīgs darbs, un kur ir vajadzīgs dažādas pieredzes, dažādas, es teiktu, izglītības un tā tālāk. Un tiešām apvienojot šo te mūsu 4 pieredzi, tas ir īstenojies tātad. Te ir mūsu misija, kur, kā jau jūs saprotat, jebkuram uzņēmumam ir jāsaraksta, kurš rezultējās veikalos. Un šo bildi šeit ielikt tamdēļ, kad Brigitas Zelčs veidotās glāzes pēc Boris Bērziņa motīviem bija viens no impulsiem vēl pirms šīs te kopējās darbības. Un vēl ar vienu ir tātad iegādājums un nopērkams mūsu veikalos. Un tātad pienāca 2011. gada vasara, kad mēs šajā mājā, kurā mēs vairs iekšā netiekam, atvērām pirmo veikalu. Jā, pirmo veikalu, kurš izskatījās šādi un sākām strādāt. Lai izveidot šīs te kolekcijas, mēs sapratām, ka ir jāveido tiešām šis te kolekciju darbs, ir jāņem viens mākslas darbs un jāsaprot, kā viņu noorganizēt, izvietot, uzvietot uz dažādu veidu priekšmetiem, lai atnākot veikalā, tu var izvēlēties, teiksim, ar purvīšu pavasari vai rozentālu ledu, mazu priekšmetu, vidēju priekšmetu, lielāku priekšmetu un varbūt arī kaut kādu unikālu darbu. Un te ir jau tas stāsts, ko Mārtiņš izstāstīja par sadarbību ar mums šogad, bet šis ir vēl kādu laiku iepriekš, kad mēs sadarbībā ar Agnītu Tīļu izveidojām šos te pulksteņu kolekciju par godu arī mūsu pirmajai jubilejai, gada jubilejai ar tādu atraktīvu arī atklāšanu. Te ir nākamā bilde jau ir no vietas, kur muzeja veikals, kas attiecas uz Latvijas Nacionālā muzeja veikalu, atrodas šobrīd, jeb šī izstāžu zālē Arsenāls. Pēc muzeja slēgšanas bilde vēl ir tāda, kur notiek darbība. Bet arī jāsaka, ka mēs ar lielām bažām uz turieni pārcēlāmies, bet izrādījās, ka tā vieta ir bezmaz tā kā nomērīta šāda veida darbībai. Un katrā ziņā Arsenāla darbinieki ir ārkārtīgi priecīgi, jo atgriežoties mazliet nelielā pagātnē, tad Arsenāla zinātniskā līdzstrādniece Elita Ansone, mana arī kursabiedra no akadēmijas, faktiski bija viena no šīs idejas iniciatoriem. Bet uz Arsenālu mēs nokļuvām ar šo savu veikalu kā pēdējo vietu, jo pēc muzeja, te būs tālāk dažas bildes ar šiem te darbiem, to, ko pie mums var. Šo piemēru es ieliku arī kā pēdējo darbojošos piemēru, kas bija Ģeģēta Elijās izstāde Lielajā muzejā, kā ilustrācija tam, ka mēs, protams, piemērojamies ar šiem te suvenīriem ne tikai pamata ekspozīcijām, bet arī tā saucamajām mainīgām ekspozīcijām. Un arī vēlreiz pieminot Mārtiņu,
Tātad šie krekli, kas bija par godu Padaga lielai skaistai izstādē, es varu pateikt, kā cilvēks, kurš viņus, tā teikt, tirgoja, viņi tiešām gāja uz urā. Un liels paldies Mārtiņam un šai idejai. Un pie šī es varētu teikt, ka šo gadu laikā ir skaidrs, ka mēs, kā cilvēki, kuri paši savām rokām tā ne visu varam saražot, jo tas nav ne fiziski, ne mentāli, nekā citādi iespējams, esam ārkārtīgi priecīgi un pateicīgi, ja nāk mākslinieki ar savām idejām, kā īstenot, kā uzlikt, kā izveidot uz kvalitatīvas priekšmeta, preces, kas patīk cilvēkiem, šos te unikālos un kvalitatīvos mākslas darbus. Jā, te daži tādi skaisti teikumi. Te atkal būs neliela darbu tāda virkne. Slavenā Zaikāna cūka, šajā bildē viņa ir porcelāna izpildījumā, mums viņa arī ir tādā marmora lējumā, kas arī ir ilustrācija lieliskai sadarbībā ar Tēniju Kārli Alaini, kurš atrada tehnoloģiju, kā šis arī ir Zaikāna darbs, oriģināls no kāds ir ņemts, kā šo te gan cūku, gan kaķi, gan varbūt būs arī vēl kādi darbi, atliet šajā te, tas nav īsts akmens, bet tādā akmens masā, un pircējs katrā ziņā ir ļoti iepriecināts, un mēs esam iepriecināti par to, ka tas rezultāts atkal jau ir vienlaikus, interesants, radošs un unikāls, kas tiešām ir viena no galvenajām lietām. Tā, kas mums tā, jā, te ir, neliels vienkārši arī kaut ko vienmēr kā jau ir, ka darbi ir, bet bilžu nav. Šis ir ilustrācijas sadarbībā ar Francesku Kirki, kas arī ir viena no mūsu tādām jau ilggadīgām sadarbības partnerēm, kura arī pati, kā jau mākslinieca būdama, spēja izdomāt, radīt un īstenot ļoti dažādus un ļoti jaukus suvenīrus. Te nākot man iekšā pieminēja slavenos peltkostīmus, tādi tur tiešām ir. Diemžēl man nav bildi. Šeit ir Svītraini. Jā. Šeit man ir bildi ar viņas vienu no Kluča sērijas darbiem, tas ir ar lakatu. Te vēlreiz reku pulksteņi. Un tātad nākamais muzejs, kurā mēs ieviesāmies, bija Sutas un Beļcavas muzejs ar nelieliem suvenīriem, jo tur tās vietas nav daudz, bet savukārt ekspozīcija ir ārkārtīgi interesanta un tiešām pateicīgi tam, lai no tās radītu dažādus priekšmetus. Te būs šķīvis, te ir reprodukcija, palikņi. Te ir mazliet nākamais muzejs, tātad, kurā mēs līdz ar tā atvēršanu bija Mākslas muzejs Rīgas birža, te ir neliela daļa no biržas kolekcijas, kur varbūt arī var redzēt to, ka tas spektrs tiešām ir sākot no tādiem nelieliem priekšmetiem līdz, grāmatas tas ir pats par sevi, līdz, teiksim, šiem te minētajiem unikālajiem, varbūt pat vienā vai divos eksemplāros, kas ir atkal citai pircēju grupai, varbūt citai interesentu grupai domāti. Lūk, ļoti cilvēkiem patīk šādas ļoti nelielas lietas, ko mēs esam atraduši arī kā tādu veidu, kā to mākslu integrēt, savienot ar kaut ko patērētājiem interesantu, atrodot šo priekšmetu un pievienojot viņam kādu, teiksim, atbilstīgu gleznas reprodukcijas fragmentu. Un te ir vēl viens tāds mūsu pēdējais atradums, kas arī cilvēkiem patīk. Tādi mums ir visos muzejos. Lūk, un pēdējais muzejs, kurā mēs tikko janvārī sākām savu darbu, ir dizaina muzejs ar dažām, skaistām stāstiem. Bildes ieliku tādu īpašzīmīgu, izrādījās, man cits arī nebija, jo tikko kā bija šis te Ziemeļu valstu ministru tikšanās muzejā, un es, tā teikt, mūsu veikala ekspozīcijas fons veido ministru prezidenta fonu. Lūk, tā mēs iztamies dizaina muzejā, kur ir atkal bija mazliet cita pieeja jāveido, un faktiski dizaina muzejs, es teiktu, kā cilvēks, kuram ir jāatrod, kā vienai no tām, kurai jāatrod
ko un kā piedāvāt cilvēkiem, kur atnāk uz muzeju, ir ārkārtīgi pateicīgs, tāpēc, ka mums patiešām ir ļoti daudz labu dizaineru un ar unikāliem darbiem, tikko kā te būs tālāk. Piemēram, šie te, kas faktiski ir tādi amatniecības darbi, bet ar ļoti tādu kvalitatīvi noformētu un izveidot un jau pircēju iemīļot, ka tu vari nopirkt dzīves, tur ir apakšā tā bildīte, kā to visu uzadīt. Tad tikko kā, lūk, arī šādas, piemēram, pogas, kas ir mazliet savādāk. Un mazie lavandus maisiņi, kas atkal parāda to, ka tu vari tā diezgan vienkāršā veidā faktiski radīt tādu unikālu un nelielu priekšmetu. Un pēdējā bilde būs šī ar novēlējumu, lai pie muzejiem šāds rinds ir ne tikai tad, kad viņi slēdz iet, bet arī visās citās dienās. Jā, paldies par uzmanību par šo tēmu. Laila, tagad ļoti īsi par cik Laila ir arī producente, un Inese Mičule, kas ir režisore, izrādēja Pauļuks Rāmja, diemžēl nevarēja ierasties. Mēs vienojāmies, ka Laila 2 vārdos varētu pastāstīt arī par izrādi Pauļuks Rāmi, kas diemžēl gan vairs nav skatāma, bet kura tika veidota balstoties uz izstāžu zāles Arsenāls kolekcijā esošiem Pauļuka darbiem. Vienmēr sakot, es tagad pārsēšu citā krēslā, tagad es pārstāvu citu organizāciju, var teikt, cita veidu, un te man mazliet Edgaram jāpievienojas, ka es tā pēkšņi sapratu, vai teātri ir radošās industrijas, ja to muzeja daļu mēs saprotam, tad līdz šim es nebiju dzirdējis, ka teātri devē par radošu industriju, bet droši vien, kāpēc ne? Vienā vārdā sakot tā, es nodarbojos jau arī daudz gadus ar teātri izrāžu producēšanu, un arī faktiski kontekstā ar izstāžu zāli Arsenāls ar to faktu, tas kaut kādā mērā pat sasaucas ar šo muzeja suvenīru veikalu lietu, lai atdzīvinātu vietu, uz kur, teiksim, nāk cilvēki, bet varbūt gribētos, lai nāk vairāk, varbūt, lai nāk ne tikai, lai aizietu izstāžu zālē, apskatītos izstādi, vai varētu atnākt arī citā laikā. Tad, man muzeja kolēģi arī rosināja, Laila, tev ir tur izrādes, tad ir, teiksim, man ir izrādes Beņāmiņa namā, man ir izrādes dažādās vēl dīvainās vietās. Vai varbūt var īstenot kaut kādu arī mākslas projektu attiecībā uz mākslu un izstāžu zāli. Es biju tiešām ļoti priecīga par šo piedāvājumu, jo es saprotu, ka tas nav viegli. Tas faktiesībā ir grūti abām pusēm, jo muzejs tomēr ir tāda institūcija, kur ir dārgas un vērtīgas lietas, kur ir apsargāšana, apsardze, kur nevienmēr var iet ārpus darba laika. Līdz ar to šāda sadarbība prasa ļoti lielu pacietību no abām pusēm, jo īstenot izrādi vietā, kur būtībā nav tam domāta, patiešām prasa tādu īstu ieinteresētību no abām pusēm un arī, protams, sapratni no skatītājiem. Jāņa Pauļuka tēma faktiski tika izvēlēta tādu, varbūt diezgan pragmatismu apstākļu dēļ. Pirmkārt, tāpēc, ka par viņu Zigorts Konstants jau labu laiku atpakaļ ir sarakstījis pietiekami vērienīgu monogrāfiju, lai, teiksim, māksliniekiem būtu no kā smelties iedvesmu, kā izveidot šo izrādi. Es saskatīju, varbūt, ja būs laiks, man ir mazs rullīts arī par to izrādi. Es saskatīju aktierī Kasparā Znotiņā līdzību ar Pauļuku jaunībā. Tas bija faktiski iemesls, kāpēc uzrunāja Kasparu. Viņš izrādījās ļoti ieinteresēts, viņam patika šī tēma. Uzrunāja Inese Mičule režisori, Ievu Kauliņu scenogrāfi. Un varu teikt, ka tiešām tas tāds kā sākumā trakā ideja, jeb eksperiments beigās izvērtās ļoti interesantā projektā, kur es varu pateikt paldies visiem iesaistītajiem. Protams, Kasparam ar Inesi, kas faktiski radīja šo te izrādes ideju, par ko stāstīt, kuru Jāņa Pauļuka dzīves posmu parādīt šajā stundu garajā izrādē. Ļoti liels paldies ir Ievai Kauliņai, kura paņēma šo zāli un nevis mēģināja viņā radīt īstu teātri, būvējot, es nezinu, kaut kādas varbūt vērienīgas dekorācijas, kas prasītu katru reizi vairāk stundu darbu viņus uzbūvēt un nobūvēt, bet faktiski izmantojot to, kas jau Arsenālā ir, tātad šīs te lielās trepes,
pāris galdiņus, vēl šī ir tā vieta, nu, bija Arsenālā, kur ietekā uz dienestu ieeju, kur arī, vai varbūt kāds bijis izrādē, kur Kaspars kāpj augšā un pēc tam uz vēdra šļūts lejā, ja. Respektīvi, tiešām reāli izmantojot šo telpu, kāda tā ir, nevis mēģinot no viņas uztaisīt teātra zāli. Nu, lūk, tādā vīzē visai šai kopdarbībai notiekot radās izrāde, un plus vēl, protams, tas, kas nekad nevarētu notikt nevienā citā vietā šai izrādē, muzejs piekrita katru reizi izrādes laikā 6 darbus, kādu reizi 5 līdz 6 darbus, izņemt no fondiem un izvietot tādu mazo ekspozīciju skatītājiem, kuri nāk skatīties izrādi, lai viņi var apstīties arī, kā saka, īstas dzīves Pauļuka darbus. Tā kā, nu, tiešām varu teikt, ka šī te kopdarbība visām pusēm bija ārkārtīgi veiksmīga un izrāda, protams, arī skatītājiem ļoti patika un sākumā, nu, kā mēs teikt, gāzi riņķi, ja? Pēc tam jau, kad lielākā daļa bija redzējis, tad vairāk netik ļoti. Arī tagad, lai arī mēs esam it kā nospēlējuši pēdējo izrādi, es paturu galvā, ka vienmēr var rasties iespēja un interesi, un mēs viņu varam izstāžu zālē Arsenāls nospēlēt vēl kādu reizi. Nu, ja drīkst, man ir tāds viena minūte garš rullīts. Jā, nu tā ir tā glezna, te jūs redzēsiet to, ko es ieraudzīju. Es nezinu, vai jūs man piekrītat. Nu, beigas, jā, viss, paldies. Paldies, Laila.